Un mēs paši esam izjutuši, es esmu izjutis gan jau, ka arī Elvis, es domāju, ka visi ir izjutuši, kad ir kaut kāda problēma bremzē, kaut kas nav pareizi noregulēts, un tā zivtiņa aiziet projām. Jā, viņam ir pātrinājuma moments, tāpēc, ka viņš krīt tā kā faktiski, jā. Tad mazajos mānekļos ar ēsteri vienkārši viss ir super pareizi. Nu tā kā es arī kaut ko labu par Shimano esmu pateicis. Beidzot esmu līdz tam notikušam. Sveiki! Sveiki visiem, jā. Visiem, kas mums skatās. Tad mēs šodien ar LV parunāsim, bet pastāstīsim jums dažādām lietām, kas saistītas ar spolēm, kas domāts ārējā disciplīnai. Jā, palauzīsim varbūt nedaudz mītus, varbūt arī nē. Un sekojiet līdzi arī mūsu kanālam, jo arī nākotnē būs daudz interesantu video par ārējā tēmu un par inventāru un visu, kas viņiem vajadzīgs. Nu tad ķersimies klāt pie spolēm. Jā, ķersimies pie spolēm. Nu, katram jau droši vien ir kaut kādas savas preferences, ko viņš izmanto vai ko viņš neizmanto. Ja, tas ir ne tikai runājot par zīmoliem, bet droši vien, kas pašā ārējā copē ir tāda laikam, būtiska lieta. Ja, tad manā skatījumā tā viena no lietām ir, teiksim tā, cik labi spoli uzklāja auklu, tātad cik viņi labi tiek ar auklas uzklāšanu. Jo auklas būs atsevišķi video par auklām, kur droši vien pastāstīs, jau arī ir bijis tāds video, man liekas, kur pastāstīs par dažādiem auklu veidiem, bet principā visas auklas ir salīdzinoši plānas. Ņemot vērā, kad arī tāda lieta kā esters ir ielauzies beidzot arī mūsu dzīvē, mūsu dīķos, arī LFL parkā, ja? Tad līdz ar to esters ir tāda prasīga aukla, varētu teikt, pret spolīti. Un jā, tātad auklas uzklāšana, tā ir viena no lietām. Otra lieta, manuprāt, kas man ir būtiski, ir teiksim, arī, cik labi bremzes strādā, jo man liekas, ka tas arī ir no svara, ja? Tā ir tāda būtiska nianse. Varbūt tās, kas man svarīgi, ir arī teiksim, tā pati sajūta, copējot, kā tev ir, teiksim, kāda ir tā pretestība, vai tieši nav pretestība, kā tā gaita spolē ir. Ja? Tieši tā. Un tā, priekš tiem, kas vispār sāk, es gribētu sākt arī ar spoles izmēru. Jā. Jo ir diezgan daudz jautājumu par spoles izmēru. Es savā ceļā esmu pamēģinājis 2500 spoles, un šobrīd, kā visi, esmu 2000 spolēs. Un tā galvenā priekšrocība 2000 spolē, pirmkārt, viņiem dabīgi būs mazāk drag powers vai šī te bremzes, līdz ar to viņi regulēsies. Vienalga, tas ir budžeta modelis vai dārgais modelis, viņiem būs tomēr maigāk tā bremze iekšā. Un vēl ļoti būtiski arī ir tas, ka vieglāka spole dod augstāku jūtību kātam. Lai cik tas jocīgi arī neliktos, tas, diemžēl, tā ir, un 2000 spole, protams, būs vieglāk par 2500 un 1000 spoles, kuras arī ārējā sportā eksistē, arī Japānā eksistē un citur. Viņas mums atkal īsti nav iegājušās dēļ tā metiena distances, jo tā pavisam mazā kastītes, mazais rokturīts, tomēr kaut kā nav tas pareizais feels varbūt tās. Jā, par spolēm tur bija arī tādi jautājumi par budžetiem un dažādiem līderiem budžetos. Un tad es varētu iesākt ar tām budžeta klases spolēm, kur man liekas, ka ļoti labi izvēle ir Daiwa Gekabidžens. Ja mēs runājam par spoli līdz 100 eiro apmēram, tā viņas kaut kur maksā, pat bišķi lētāk. Pilnīgi normāla spola, ar ko iesākt, ja jūs gribat specializētu inventāru tieši ārējā copē. Tas varētu būt Daiwa Gekabidžens, tas varētu būt Shimano Miravels, kas stājās pretī apmēram tā pašā budžetā un arī diezgan plaši pieejams Latvijā. Visādos veikalos. Vidējā klase, tur es gribētu izcelt 26. gada jaunumu Eiropā, tas ir Daivas Ballistic Airs. Uz papīra es viņu esmu pagrozījis, izskatās viņš fantastiski. Es domāju, ka es ar viņu arī patestēšu un pamēģināšu pie dīķa, jo tas, ko viņi ir dabūjuši iekšā, par to budžetu dabūt spolu, kur svar 150 gramus, ar labu bremzi, tur jau ATDL bija iekšā, jau, un arī ar pietiekamu gultņu skaitu. Man liekas, ka tas tāds vidus segmentā ir ļoti. Un tad dārgais gals? Dārgajā galā, jā, tur jau, protams, tur robežas nav, vai ne? Tos visos budžetos, tur var izvēlēties, ko vien vēlies, bet manuprāt, šobrīd tas viss foršākais tā saucamais sweet spots, ja, tas ir no Daivas, Eirity STSF modelis, ja, konkrēti. Šeit var redzēt, principā viņas visas 4 ir vienādas. Un manā skatījumā šis ir absolūti labākais variants, kas šobrīd ir, jo viņš ir, kā pasaka, viņš nemaksā tik daudz, cik maksā Stellas, cik maksā Exist, kas ir, tā kā laikam jau tas viss augstākais gals, kas vien var būt, ja. Viņš ir kaut kur bišķi zemāk, bet visa kvalitāte, kādas ir tehnoloģijas,
viņam nav maksīla iekšā, restīvi viņam ir ļoti tā gaita, tāda, laidena, forša bremžu sistēma. Man liekas, ka šis šobrīd ir tiešām no tāda vislabākais. Tas, kas nāks, kas varētu būt interesants arī šajā plus-mínus cenu kategorijā, bet droši vien, ka bišķi dārgāks viņš būs, tas ir jaunais Vanquish CE, kas ir Competition Editions. Ja? Vai viņš būs Eiropā, godīgi sakot, man nav informācijas par to, bet viņš būs. Es varu pateikt, ka būs Eiropā, jā, bet Eiropā mēs viņu gaidām vasaras 2. pusē augustā. Jā, tas nozīmē pēc pirmās, sesijas jau, ja? Jā. Bet tas arī varētu būt pietiekami interesants, jo viņi ir ļoti līdzīgi aizgājuši to ceļu, ko Daiva aizgāja pāris gadus atpakaļ. Arī izņēmuši maksimāli ārā visādas smēres no gultņiem, likuši eļļas gultņos iekšā. Ja? Darījuši visu, lai šī spolē gaita būtu maksimāli mierīga, līgana, tāda plūdana. Ja? Viņš arī ir viegls, bet Eritī ir vēl vieglāks īstenībā par viņu par kaut kādu gramu atšķirību. Ja? Jā, un ja mēs par Shimano runājam, man ir jāpadalās, es nevaru nepadalīt. Šitas ir no Olivijas nospērts komplekts mājās. Tas ir Twin Powers. Kurš galīgi neasociējās mums ar kaut kādu vieglo mānekļu copi vai ne, un kaut kādu to saucamo finēzi. Tad Twin Powers patīkami pārsteidz ar to, kā viņam strādā bremze, ko es gribētu uzteikt. Man tiešām tas bija šoks, jo es arī esmu Daivas fans pēc būtības, bet ar šo es arī pacopēju ar šo spolu, es varu pilnīgi droši pateikt, šitam ir viss pilnīgā kārtībā. Resursi viņai ir vienkārši, manuprāt, milzīgs tur vēl tā kā, jā, viņa ar reikā točni, viņa negribētu teikt mūžīgi, bet tū tam. Un Infinity Loops uz mazajiem mānekļiem, lai kā tā tehnoloģija varbūt tās smagākos mānekļos tur viedokļi dalās vai ir pareizi, tad mazajos mānekļos ar ēsteri vienkārši viss ir super pareizi. Un tā kā es arī kaut ko labu par Shimano esmu pateicis. Par spolēm, par modeļiem esam parunājuši, bet ko mēs varam darīt, Mārtiņ, lai tās spoles mums kalpo ilgi un labi? Mums uz šo inventāru jārūpējās, un tā ir tā lieta, kad daudziem jau liekas, kad varbūt tāds uzskats ir, kad īsti tur spoli, viss jau ir foršas, tur viņi pacapēja, nomet viņi tur kaut kur stūrītī, un tad nākošo reizi atkal uzliek un pacapēja. Īsnībā jau par to inventāru jārūpējās un jāsaprot tas, ka tāpat tā spola, restīvi arējā sporta veids, arējā disciplīna vienmēr atšķirās to, ka ir daudz spinningu. Restīvi ir daudz kāti, kā mēs sakam. Ir dažādi, ir topmeņi, kur startē ar 2 kātiem, ir kas ar 4. Tas ir katra brīva izvēle, bet viņi noteikti ir vairāk kā viens. Ja, kas mums ir mūsu izlases spēlētāji un sportisti, ja, viņi jau droši iet ar 8, 9 kātiem. Tas nozīmē, ka tev ir 8, 9 kāti, 8, 9 spoles. Ja. Un nevienmēr visas spoles tiek lietotas visu laiku, attiecīgi kāda ir vairāk lietot, kāda ir mazāk. Tas, ko es noteikti gribētu teikt, ja, kad ir, kā mēs pieminējām to, kad ir viens no būtiskiem faktoriem, protams, ir bremze. Ja, un bremze ir tiešām būtisks, tāpēc, kad zivtiņa mūsu dīķi LFL parkā, ja, viņi ir tāda salīdzinoši sportiski izmēra, kas ir forši. Viņi ir diezgan ņipra. Attiecīgi ir ļoti svarīgi, lai tajā brīdī, kad viņi, uzsēžās uz mānekli, lai tu viņu arī veiksmīgi novadītu līdz uzturamam tīklam. Un, protams, ka tā zivtiņa nepeld vienkārši taisni. Viņa tā nedara. Parasti viņa lēkā. Viņai patīk lekt uz augšu, uz leju, uz sāniem visādi. Ja? Un tad ir tas moments, ko dod spoles bremze. Ja? Vai viņi spēj dzēst šos te rāvienus, vai viņi spēj dzēst šos te lecienus. Ja? Protams, ir vēl tehniski, kur iesaist arī pašu spinningu, lai tu viņi nodzēst šo visu, bet vienalga bremze ļoti, ļoti svarīga. Un mēs paši esam izjutuši, es esmu izjutis gan jau, ka arī Elvis, es domāju, ka visi ir izjutuši, kad ir kaut kāda problēma bremzē, kaut kas nav pareizi noregulēts, un tā zivtiņa aiziet projām. Tas ir labākais, ja viņa aiziet pati. Bieži viņa aiziet kopā ar mānekli, un tas, protams, ir tās dienas labākais māneklis. Vienīgais. Vienīgais. No 1000 mānekļiem tas ir vienīgais, protams, kas strādā. Īstais, tāpēc es teiktu tā, ka bremze ir viens no tiem faktoriem, kas noteikti ir jāievēro. Kā jau arī Elvis minēja, tad šobrīd arī pat salīdzinoši budžeta klases spolēm jau šīs bremžu sistēmas ir tiešām labas, viņas tiešām labi izstrādātas, tiešām labi filči. Viņas strādā vienmērīgi, nav vairs kaut kādi mistiskie rāvieni, kaut kādas, neregularitātes, ja tā var teikt. Ja. Tā kā tas jau ir ok, bet vienalga par to bremžu sistēmu ir jārūpējās.
Un tad šīm spolēm parasti visi ir vienkārši tik tālu, kad, ja mēs skatāmies zem šī regulēšanas knoba, ja, viņam apakšā ir vēl viens metāla disks, un tur iekšā stāv viens parasti filcīts, ja, viens gabaliņš. Ja. Varu droši attaisīt vaļā, ja. Un tur iekšā ir viens filcīts, ja, un tad šis filcīts ir tā starpliktūva, kas tā kā bremzē, kas veic šo bremzēšanas piespiešanas funkciju. Ja. Par šo un stāsta par to, ka, lai tas filcīts labi strādātu, viņam ir jābūt ieziestam ar smērvielām, ja. Viņam jābūt, viņš nevar būt sauss. Un problēma, protams, ir divas lietas. Tātad šī smērviela izžūst, viņi izskalojās ārā, un tas notiek vēja, saules, ultravioleto staru ietekmē un tā tālāk. Viņi vienkārši paliek sausi. Otra nianse, kas veidojās, ir tāda, ka ziltiņi mums ir atkal maziņi, diezgan daudz strādā šī bremzīte, ja, restīvi tev regulāri strādā darba bremze. Tas nozīmē to, ka šis filcīts spiežoties klāt, viņš vienkārši iznāsājās ārā, viņš vienkārši izbilst, rūpes sakot. Jo tas filcīts paliek plānāks un tāds nevienmērīgāks, jo tev sāk strādāt sliktāk bremze. Attiecīgi tas, ko es vienkārši gribu aicināt, kad nopērciet smēri. Smērs var iegādāties veikalos arī, viņas nemaksā šausmīgi dārgi. Vienkārši veiciet profilaktisko apkopi. Jūs to varat pats izdarīt. Neko jums tur daudz nevajag. Jūs paņemat, izņemat ārā šo disku, vienkārši sasmēriet filcīti, sasmēriet pašu to kasetes iekšpusīt, ja? Un viss jums ir forši, viss ir labi. Ja vajag filcīšus nomainīt, arī viņus var pasūtīt, viņi nemaksā dārgi. Jā, un tur arī tuninga iespējas. Mēs jau nonākam arī līdz tam, ka viņus var uzlabot, tur grafītus un alumīnu. Tieši tā, šis jau ir jau nākošais solis tādiem faiņšmekeriem, ja teiksim tā, ja, kuriem tur viss vienmēr vajag labāko un eksperimentēt. Protams, ir dažādas tuninga iespējas, ja tur Japāņi ražo dažādas, ir levitation engineering, ir komājas, kas mums ir zinām, MTCV, ir dažādas smēres, ir biezāks smēres, plānāks smēres, un tur var eksperimentēt bezgalīgi, jā, un es gribētu teikt arī, ka daudz šīs lietas ir tādas, varbūt tās ne līdz galam pierādāmas, vai tiešām tas ir efektīvi, bet tas varbūt dod pašam copmanim kaut kādu pārliecību, ka tagad ir forši un tagad man ir pareizā bremze, viņa strādā tieši tā kā vajag. Jā. Bet katrā ziņā par apkopēm noteikti ir jāievēro, noteikti viņas ir jādara, ja, un rūpēsimies par inventāru, tad ja viņš arī kalpos ilgi un dikti. Viena lieta, ko es vēl gribēju tīri no savas puses piebilst, es arī ievēroju, tev bremzes ir galīgi vaļā nesezonā. Un tā ir tā lieta, kā jūs par to bremzi varat rūpēties, beidzot sopi uzreiz. Pirmais lieta, ko jūs izdarat, braucot jau, liekot kātus nost, braucot mājās, attaisiet tās bremzes būtībā uz tādas, kasetē jau ir. Ļoti liela brīvkustība. Tas filcīts nenosēdīsies, tās bremzītes kalpos jums jau ilgāk. Pat neko papildus vairs nedarat. Tā ir lieta, uz ko daudzi makšķernieki grēko, arī ne tikai ārējā. Tieši tā, šīs attiecās uz jebkuru dzīvi ķeršanu, jebkuru bremzi, ja, vienalga kādā disciplīnā, vienmēr atbrīvojot. Būs foršāk, tiešām ilgāk viņas kalpos. Vēl viena tāda vieta, protams, ko var minēt, tas ir knops. Un šeit tā bīstamība ir kurā faktorā tajā, kad ir smiltis. Viss, kas tur ķerās iekšā, var kaut kādu zālīti ieķerties, vēl kaut kas iekšā. Ja? Un, protams, ka tur ir iekšā gultnīša, un tas viss ar laiku sāk nedaudz rīvēties ārā, tā kā smilšupīriņš. Ja? Tā kā šo arī mēs varam pilnīgi elementāri paši izdarīt. Nopērkam vienu skrūvgriezu, nopērkam eļļiņu, atskrūvējam vaļā. Būs gultnīša vai būs bukses, kā kurā jau skolā iekšā. Ja? Iepilinam pāris pilienus, notīram visu, ieliekam atpakaļ un visi forši. Vairāk es teiktu tā, ka vairāk iekšā spolā jums nevajag līst, jo arī atkal, zīves skaits mums ir liels, bet zīves izmērs nav liels. Attiecīgi, pat šīm spolēm, manā skatījumā, ārējā copē resursi ir milzīgs. Ja mēs to skatāmies, tur, es nezinu. Ļoti daudz gadiem kvalitīvas spoles kalpo izcili ilgi. Un ir arī spoles, kuras jau no sākuma ir bijuši, un tagad Olivija ar viņām ķer. Viņas bišķi ir uzfrišināts, un viņi ķers vēl, un ķers nākamais vēl ar viņām pēc tam tā kā viennozīmīgi. Par knobiem sākām runāt arī par bremzēm, par tuningu. Es domāju, ka bišķi pāris vārdos ir jāpieskarās tuningam. Tas nav ļoti populāri Latvijā, bet to dara. Un te es noteikti gribētu izteikt Daivs. Viena no lielajām priekšrocībām viņam ir oficiāls tunings, kas ir SLP Works. Tur jūs varat pasūtīt dažādus knobiņus. Tur tās tunēšanas un spoles customizing, tās iespējas ir diezgan bezgalīgas īstenībā. Ne tikai tehnisks, bet arī vizuāls. Nopirkt citas krāsas kasetes, citas krāsas rokturi.
vāciņi, knobi, grafīta, dzintara, visādi T-knobi, I-knobi, kā jums patīk un kā jums pašam ir ērtāk. Shimano, kā ir ar Shimano ķūņiem? Shimano ir tā, ka viņam ir tāds kantors, kas saucās Yumeja, tas ir viņu kantors, bet, teiksim godīgi, Shimano šīs iespējas ir salīdzinoši mazākas, viennozīmīgi Daiva, tur ir absolūti līderi šajā visā stāstā. Bet tas, ko es vēl gribēju pieminēt, ir Elvijas sāk stāstīt par tūningu, tur ir tāds stāsts par spoles rokturiem. Ja? Un šis arī ir tāds interesants moments, tāpēc, ka jau diezgan daudz laiku ir tā, ka, ja mēs skatāmies arī uz Japāņiem, kas faktiski ir ārējā vispār modas tendences noteicēji. Viņi diktē visu šo pasākumu, kā tas notiks, kādas mānekļus jūs ķersiet, ko jūs darīsiet vispār. Tad viņi jau diezgan sen sāka eksperimentēt ar spoļu rokturiem. Un viņi eksperimentē tīri to, ka pirmkārt no kāda materiāla ir veidots rokturs, attiecīgi kāds viņam ir svars, kāds viņam ir roktura izmērs. Ja? Viņi oriģināliem spolēm maina šos te. Tas viss tiek darīts ar vienu iemeslu dēļ. Tātad faktiski tā vajadzība ir panākt maksimāli vienmērīgāku auklas ietīšanu. Jo, lai arī mēs, kad skatāmies, tīri vizuāli, mēs tur griežam bezinerces spolīti, liekas, ka viņi tin vienmērīgi. Ja mēs skatītos tādā ļoti lielā palielinājumā, tad īstenībā tā iemesla dēļ, kad ir rotors, sanāk viens moments, ar ka Elvis var parādīt. Viņam ir pātrinājuma moments, tāpēc, ka viņš krīt tā kā faktiski. Ja? Un šajā brīdī māneklis, viņam ir rāviens, viņš vairs neietinās vienmērīgi. Un tāpēc, mainot šos te rokturus, liekot viņus vieglākus, es negribu samalot, bet man liekas, ka SLP Workam ir vieglākais. Viņš bija kaut kāds 7 grami, man liekas. Jā, tas ir karbon, tas vieglais rokturīts. Ja? Tad reiķinietis rokturīts var 7 gramus. Ja? Viņš ir krietni vieglāks par oriģinālu. Un viņam attiecīgi sanāk krietni mazāks tas rāviens. Ja? Viņš krietni vienmērīgāk to dara. Daivai pat arī ir tas pats rokturs dubultais. Respektīvi, ka viņš vispār balansējās, ka viņš sanāk griežās. Jā, tā kā šī ir arī lieta, mēs esam paši to praksē pārbaudījuši. Es teikšu godīgi, es jūtu atšķirību tajā lietai. Tie rokturi, viņi nav dārgi, respektīvi viņi nav lēti. Jā, viņi tieši otrādi, viņi dārgi, kaut gan es pamēģināju pasaules čempionātā Timon rokturs. Es biju ļoti pozitīvi pārsteigts, un viņiem ir salīdzinoši ok cena. Pieņemam, teiksim tā, ja? Tā kā, tas arī ir tādiem jau faiņšmekeriem, kas jau viņi tēmēs kaut ko jau tādu smalkā. Tāpatās arī tie balansēri, kas nāk otrā pusē, kur ņemās no šīs vāciņš spolē, un liekas būtībā metāla stienītes. Daudz domā, ka tas tāpēc, lai spoli neiekrist smiltīs negluži, tā ir doma, lai izbalansētu šo te momentu, un arī spoles gaita būtu vienmērīgāk, jo jums ir pretsvars rokturim. Saka, ka viss tas spoles svars ir uz vienu pusi. Tāds arī pastāv gan Daivai, gan arī Shimano. Es redzēju, tur ir vairāk. Tagad jau ir vairāk arī off-brandi, tādi ražotāji, kur taisa vienu konkrētām kaut kādam spolam šos balansērus. Es varu teikt, ka varbūt kādam no malas liekas, ka mēs par kaut kādu baigo kosmosu runājam, ka tas viss ir, kāpēc un tā tālāk. Es vienkārši gribu pateikt, arī, LFL parkā pēdējās sezonas ļoti izteikti, strādā vieglie šūpiņi. Ja? Un ar vieglu šūpiņu mēs runājam, es ķēru zivis, pat ar 0,3 gramu šūpiņu. Ja? Iedomājieties, 0,3 gramu. Kas tas ir par svāru? Ja? Tas ir bezsvars praktiski. Ja? Un jo mazāks manuvs, jo vairāk niansēm ir nozīmes. Tur karabīnes izmērs, pat karabīnes svārs spēlē milzīgu lomu. Mānekļa gredzens spēlē, āķi, resnums spēlē lomu. Un mēs šeit runājam par milimetru desmitdaļām, nevis par milimetriem āķiem. Ja? Un tas viss savācās, protams, ar lielākiem mānekļiem tās detaļas varbūt bija šī izlīdzinās. Ja mēs runājam par kaut kādiem 4-5 gadīgiem šūpiņiem, tad viņas tur izlīdzinātos. Bet tieši par mazākiem mānekļiem, tur visam šim parādās milzīgi nozīme. Un, tāpēc arī bet ir jāsaprot arī tas, ka šo var pamēģināt ar vienkārši standarta 2000 izmēru spoli. Nav obligāti jāsāk uzreiz jāpērk Hyper Custom Exists. Jāķūnē viņš vēl. Tieši tā. Es teiktu tā, ka mēs kaut kādos tādos, protams, ir vēl kaut kādas nianses, bet vienmēr var mums jautāt patiešo, gan Elvijam, gan man, gan arī pārējiem no visiem mūsu sportistiem un visiem, kas piedalās sacensībās. Es domāju, ka neviens neatteiks, ir adekvāti jautājumi un vēl kaut kas. Neviens neatteiks, vienmēr viss padalīsies un pastāstīs šajā ziņā. Man liekas, mēs esam ļoti, ļoti draudzīgi, ļoti forši. Bet varbūt tās noslēdzot šo daļu, kaut kāds tāds kā īsts kopsavilkums, ko mēs varam minēt. Tad, no savas puses, kā jau es teicu, manuprāt, galvenais ir, cik labi spola uzklāja auklu un cik labi spolē strādā bremzes. Tas, manuprāt, ir tādas divas lietas, kas ir ļoti svarīgas. Primāri tas,
tad ir spoles svars, manuprāt, kas ir arī nozīmīgi. Un pēc tam varētu būt kaut kādas vēl detaļas, tur tīri preferences. Bet es ieteiktu, ar 2000 spolu tur ir vēl viens tāds. 2000 spolēm visām standarts būs 64 cm retrīvs. Tur plus mīnus centimetrs divi. Un tad, ja jūs kaut kā iesākat un vienkārši redzat, kādā ātrumā trīn tas jūsu pretinieks, to 2000 spolu, jūs varat pielāgoties šim te ātrumam un arī ķert dzīves. Ja jums ir cita ātruma spole, to pielāgošanos izdarīt ir, droši vien, ka nereāli. Jo saprast, ja man ir 75, tad galvā pārreikināt, cik man tur sekundes lēnāk, tas laikam nebūs īsti iespējams. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc ar standartu spolu, ķert ir vieglāk. Un šis, starp citu, ir ļoti labs punkts, ko Elvijs pieminēja, tāpēc, ka ir tā, ka, protams, vienmēr ir svarīgi ārējā copē ir ļoti daudz, ko izsaka ātrums, horizonts, ātrums, un viņam jābūt ir, daudz maz konstantam. Un, starp citu, šis ir viens no iemesliem, kāpēc daudzi sportisti, piemēram, izvēlās visiem saviem spinningiem izmantot vienādas modeļus, vienādas spoles. Ja? Pieņemsim, tev ir, tur 6 spinningi, ja? Tev ir 6 vienādas spoles, jo tas tev dod to, ka jebkuru spinningu, ko tu paņemtu, tev apmēram roka jau ir iestrādājusies, tu apmēram saproti to ātrumu. Tev pazūd tā situācija, ka tev ir viena 2000 vai viena 2500 spola. Un tad tu paņem 2500, tu vēl ar garo roku, tu viņu griez, un tev izrādās māneklis tev jau pusotru reizi ātrāk nekā ar to iepriekšējo. Un tu nesaproti, kāpēc beidzās cops, kāpēc tu vairs nevar dabūt tos kontaktus. Ja? Tā kā šī arī ir īstenībā tāda diezgan būtiska lieta, ka vienādas spoles tomēr kaut ko dod. Jā, es pats ar citu šo bišķīt grēku, man bija 4 espresso un 2 luvijas, bet retrīvs viņam visiem bija. Tas varbūt modelis, bet galvenais pievēršat to uzmanību tam retrīvam, kas ir tas auklis ietīšana uz vienu pilnu atgriezienu, lai tie centimetri, plus mīnus centimetrs neko nemaina, bet 5 un vairāk centimetri noteikti maina. Tā kā tā, mēs kaut ko padalījāmies, kaut kādu informāciju. Protams, ja ir kādi jautājumi, droši rakstiet, un mēs jau palīdzēsim. Jā, tiekamies!